valde. Tā lieta, ko es ļoti pamanīju, bija prestižs darbā valsts pārvaldē. Nīderlandē ir ļoti prestižs strādāt valsts pārvaldes institūcijās, savukārt Latvijā jauniešiem ir ļoti negatīvs priekšstats par to, kāds ir tā valsts pārvaldē, kad šeit nav izaugsmes iespējas, ka darbs ir garlaicīgs, ka kolēģi nav forši. Pirms dažām nedēļām valsts kancelēja rīkoja konferenci, kurā atskatījās uz paveikto. Tajā piedalījās gan paši jaunieši, gan valsts kancelējas vadītājs un speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts. Šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga, jo faktiski cilvēki atgriežas uz strādāt valsts pārvaldē, bet mums interesēs arī cilvēki atgriežas uz savām zināšanām, prasmes, profesionalitāti un arī kapitālu, kur arī var atgriezties un radīt arī jaunas darba vietas. Sacīja Elferts. Programma Darbs valsts pārvaldē gan nesot unikāla un līdzīgus projektus īsteno arī citvietē Eiropā. Tomēr reāla dialoga uzsākšana ar migrantiem un viņu piesaistīšana ar papildu finansiālu atbalstu, kas nepieciešams, lai pārvāktos māju, ir pareiza rīcība, uzskata diasporas un migrācijas pētījuma centra direktore Aija Lūle. Tā nav tikai Latvijas ideja. Es esmu pētījusi daudzas Eiropas Savienības valstis un arī valsts pasaulē. Un šobrīd